man liekas, ļoti svarīgs uzdevums ir vienoties par kaut kādiem kritērijiem un vienoties par to rāmi un to, kam jāpaliek ārpus šī rāmja. Un ārpus šī rāmja, ja mēs gribam, lai Latvija attīstās, ir jāpaliek valsts nozagšanai pirmkārt. Nu, kā to izmērīt? Nu, kā jūs aizejat tagad uz Ķirsona atpūtas centru runāt, vienoties par valsts nozagšanas palikšanu ārpus rāmja? Nu, kā mēs to mēram? Es netieku aicināts Šlesera brokastīs Ķirsona atpūtas centrā, un es jau sākumā runāju par to, ka ir ļoti uzmanīgi jāskatās, un, manuprāt, ir ļoti bīstama tendence, ja politika saplūst ar biznesu. Jo politikas saplūšana ar biznesu ir viena no mafijas pazīmēm. No sākuma man bija negatīva tāda attieksme skatoties uz politiķiem. Bet tad, kad sāc to runāt ar viņiem, sāc uzdot jautājumu, kur ir tā problēma, tad to problēmu var ieraudzīt, draugi. Un ja mēs šodien sākam strādāt, tad, piedodiet, bet teikt, mafija un sākt tautu nedaudz tracināt, es gribētu teikt, sēžamies pie viena galda beidzot visi kopā un runājam, kas ir vajadzīgs šobrīd Latvijai. Bet pagātni tā kā nerevidējam. Jūs ziniet, nekas nebūs labāks, ja mēs pagātni revidēsim. Protams, ja kādam galdāk papīri, lai liek un nodarbojās ar to prokuratūras. Biznesa Latvijā ar politiku ir pārāk saudzis. Tad, kad valstī bija, tā teikt, treknas sviestmaizes, tad ļoti daudzi, es teiktu, nepieņemamā veidā vairoja savu kapitālu. Tagad valstī tā maize ir ļoti liesa, un tas jautājums, kas rodās, vai tas nav viens no iemesliem, kas spiež šiem uzņēmējiem pulcēties pie šī liesā galda, lai tas, kas nu vēl palikts ir, lai to sadalītu. Kāpēc šī organizācija būs efektīvāka? Es jums izstāstīšu. Bet tā mierīgi mēs varam izrunāties. Es jums izstāstīšu. Tāpēc, kad mēs izveidosim viņu tādu, lai mēs varētu kontrolēt politiķus. Un ja mēs viņus nevarēsim kontrolēt, šos politiķus, tad viņi gan nebūs efektīvi. Kā kontrolēt? Mums arī jau ir izstrādāt. Man liekas, šī doma par biznesu, kas kontrolē politiku, ir ārkārtīgi bīstama. Un ārkārtīgi bīstama Latvijai, jo kāpēc gan, lai biznesmenis kontrolētu politiķu, nevis tā skolotāji, kas arī ražo koproduktu, saprotiet? Politiķu pienākums ir nodrošināt, lai bizness varētu strādāt savā vissekmīgākajā veidā, lai to neizbežotu ne likumi, ne korupcija, ne tas pārējais. Un politiķu pienākums ir arī uzmanīgs klausīties, kas vēl šai vidē būtu jāuzlabo. Jūs domājat, ka ir jānoslēdz līgums ar politiķiem? Sakiet lūdzu, kas ir nodrošinājums šim līgumam? Nu, patreiz jums nevar atbildēt, kas ir nodrošinājums, bet viens priekš tā strādās jurists, lai mēs savā starpā varam uzrakstīt, ja viņš pieņemās. Bet kāds ir šodien, kāda ir atbilde? Bet sakiet lūdzu, ja viņi pārkāp šo līgumu, tad viņiem būs jādod nauda vai būs kas jādara? Es jūs noklausījos līdz galam. Tātad mēs gribam noslēgt līgumus ar viņiem. Nevis tādus, kā šodien ministrs izdara savus kļūdas un tauta par to atbild. Jūs ziniet, mēs šausmīgi gribam to izmainīt. Es gribētu zināt, kas ir sots par to, ka politiķi pārkāps līgumu. Jūs ziniet, tas ir tikai šodienas sākums. Nevar teikt, mēs jau atbildēt, kas būs pēc 4 gadi. Jāapsēžās visiem politiskiem spēkiem un jāizrunā un jānāk ar visām programmām. Jānolem, kurim ir labākās, kurim ir sliktākās, savienot visus kopā un strādāt vienot šai Latvijas labā. Jūs tā kā velkat uz vēl lielāku izlīgumu nekā šobrīd tās apvienošanās? Viņām jābūt lielāka. Tomēr nav iespējams vienoties pret kaut kādiem pamatprincipiem, kuru dēļ vismaz es domāju, ka es varu iet politikā, jo es jau tur eju, lai to mainītu, nevis nostiprinātu. Un šī te biznesa saplūšana ar politiku ir bijusi viena no Latvijas līdzšinējām lielākajām problēmām. Nu, nevar vienoties ar, nezinu, vai viņi ir krustēvi vai jūsu tā biznesa organizācija. Nu, nevar vienoties ar šādu filozofiju.